jau ilgāku laiku es biju tādā dzīves bedrē, ka it kā viss ir ģimene, ir viss pārējais dzīvē tā kā sasniegts, nekā netrūkst, bet ir kaut kas tāds, ko īsti negribas ne ar vienu runāt, dalīties, tāds smagums sirdī, dvēselē. Pavisam netīšām draugs man uzaicināja uz šo pasākumu un teica, ka būs labi, būs forši, un es paskatījos programmu, paskatījos video, kas bija iepriekšējos gados citās valstīs, un sapratu, ka šis ir priekš manis, jo es tādā izaicinājumā nekad neesmu bijis. Un es tieši gribu sevi salauzt tā, lai varētu atrast patiešām Kristu. Piedaloties šajā pasākumā, pirmais posms priekš manis likās, tas jau nekas īsti nav, es vēl neesmu to punktu sasniedzis, un es varu vēl un vēl. Bet viens no posmiem bija tāds, ka es vairs nevarēju, un es saucu uz Jēzu. Palīdzi man, mana miesa vairs neklausīja, un mans gars kļuva aizvien vājāks un vājāks. Un bija ļoti labi, ka man tieši bija biedrs, kas gāja pa priekšu, un viņš dzird, kad es lūstu nost. Un viņš saka, Ingus, elpo, tu vari! Un es sapratu, jā, Jēzus, es varu. Un tad, kad tas viss beidzās, tad es sapratu to, ka cik ļoti svarīgi ir par savām problēmām, par savām lietām ir runāt ar brāļiem Kristū, dalīties un necīnīties vieniem pašiem. Mums nav jācīnās ar savām rokām miesīgajām, ko mēs visbiežāk arī vēlamies. Savām rokām iet, cīnīties, tur darīt, nē, es pats tur visu izdarīšu, pats atrisināšu, bet patiesībā nolikt to visu pie krusta, ko Jēzus ir paņēmis, un vienkārši nolikt, Dievs, es vairs nespēju, paņem lūdzu visu šīs manas raizes, grūtības pie sevis, un es tev pilnībā uzticos, ka tu to problēmu risini manā vietā. Un pēc šī pasākuma es zinu, ko es tagad darīšu savādāk, ko es darīšu citādāk, un tas ir patiešām lielas izmaiņas manā dzīvē šajās 4 dienās ir notikušas. Tā kā, jā, paldies jums visiem!